Mums un arī izrunāties par spēli. Jā, abas divas meitenes arī izdomāja, kā tikt pie mums. Sāksim. Jā, mēs bijām ļoti nokoncentrējušies, bet arī, lai dabūtu tik lielu punktu atšķirību, tas nozīmē, ka kārtīgi uz visiem 100% jāiet. Un man šķiet, ka mēs arī tik fokusēti nospēlējām to pirmo sētu. Tas bija ļoti labi. Ir cita pāriniece tagad, un mēs viņu vispār nepazīstam, tāpēc nezinām, ko no viņas gaidīt. Un arī pirmajā setā mēģinājām noskaidrot, kas un kā. Bet viņas ļoti labi spēlē, un tā mazā aizsardze, mēs zinām, ka viņai ir ļoti liels cīņas spārks un ka pret viņu nav nekādi viegli uzvarēt. Nevar to. Domāju, ka jaunā meitene noteikti pišķiņ nomierinājās, tā teikt, un Kaša Kocioleka savukārt, kā līderi uzņēmās pišķiņ. Man šķiet, ka mums abām divām bija pa vienai mazai bedrītai kādā brīdī setā, bet mēs tikām ārā un galvenais jau kaut. Tā bija arī ļoti labi, tur arī bija daudz skatītāju, bet centrālajā ir pavisam cita atmosfēra un vēl spēlēt pret Vāciju. Gan būs patīkami uzvarēt kādu punktu un vienīgajiem liektajā stadionā. Katru gadu tā sajūta ir līdzīga, jo mēs ejam uz Eiropas čempionātu ar domu, ka mēs kā tur sajiestās, izliktās komandas, tur pusfināla, fināla un sports ir sports, tā kā redzos kā ies. Ar jums nav strādājis? Jā, viņš mūs ļoti labi pazīst, un mēs arī esam pazīstams ar Aigaru. Viņš bija mūsu pirmais treneris un izcīnīts arī medaļas jauniešos kopā, tā kā ļoti patīkami. Bet jā, šobrīd mēs esam tādā pārejas periodā, meklējam jaunu treneri, bet īstenībā jau pludmales volejbols ir ļoti svarīgs treneris, bet mēs šobrīd esam pašā sezonas vidū, kad viss tas darbs lielais jau ir izdarīts, un tagad vajag vienkārši parādīt to spēlē laukumā, un tur treneris nevar nākt mums palīgāt, tāpēc viss tomēr ir uz mūsu pleciem. Nastja, labi, ok, mierīgi. Viņai sāk vēders arī otrā setā, varbūt arī tāpēc bija sliktāks tas rezultāts. Jāatrod tur pareizo balansu ar elektrolītēm un sāļiem, kā mēs tur dzēram tā tālāk. Šķiet, tas laikam ir ļoti labi. Uzskatie vācieši mazliet apjukuši, mazliet uz, par vienu vienkārši jautājumu uzreiz saskrien 5 cilvēki virsū un neviens neko nezina, bet tagad jau visi saprot, to sistēmu, kā viss strādā un visi vietas. Un tur tās romiešu kolonas tādas ļoti skaistas, man šeit viens no mums, to, ko mums vajag, to mēs lūdzam pēc palīdzības, bet mums viss ir kārtībā un mēs jūtamies labi, tā kā visi, nejūtamies, kā esam pārnestas vai kaut kā tā. Paldies! Jā. Paldies tev! Paldies! Labi. Kaut kā tā, apmēram.